Int, čau. Jā, čau. Vajag atjaunot koku. Palīdzēsi? Jā, mums ir sortimentā koksnes atjaunotājs, ir tas saucamais koksnes balinātājs. Jā, ja jūs, piemēram, kaut kādu šķūnīti vai kaut kādus žogus vai ko neesat labi antiseptējuši, neesat rūpējies pa viņu, tad ir šāds līdzeklis. Jā, te es, piemēram, iebāzu puļķi, kas ir no paletes tur atkrītas nolūzes. Jā, tad vienkārši iebāzu iekšā, pēc tam noskaloju, viņš ir atjaunojis to koku. Ja. Tad šeit arī var redzēt, ka finieris, viņš no vecuma ir gan sapilējis, gan jau brūns palicis. Ja, tad, ja pievelk tuvāk, tad var redzēt, ka šī daļa ir atjaunota. Varbūt, ka varētu vēl vienu kārtu uzlikt virsū, ja. Vēl labāks skats būtu. Bet vienkārši uzklājam virsū. Un gaidām kaut kādas 20 minūtes, pusstundu, 20 minūtes, tā bagātīgi smērējam virsū un pēc tam skalojam nost. Viņam ir kāda smaka? Drusku pēc chlora, jā, smaržo, smirna. Tas tāpēc, ka tas tā kā balinātājs? Tas ir tā kā balinātājs, jā, bet viņam nav tik izteikta smaka kā kaut kādiem tur pelējumu noņēmējiem. Litrs varētu būt uz kaut kādiem 10-12 kvadrātmetriem tos evalētās virsmas. Lielāki tilpumi arī ir pieejami, bet tie ir mūsu mājaslapā, internetu veikalā. Ja? Man liekas, ir 5, ir 10 litru tilpumu. Visiem iesaku.